Esiet sveicināti Latvijas valsts pilsētu ekonomiku video sižetu jaunākajā sērijā. Šoreiz pievēršamies Vidzemes pērlē Gaujas krastos Valmierai. Kad domājam par ekonomiku Valmierā, bieži vien kā pirmais prātā nāk Valmieras stikla šķiedra. Taču Valmiera ir kas vairāk nekā viena uzņēmuma brīnums. Pagājušajā gadā lielākais uzņēmums pēc apgrozījuma Valmieras novadā bija kooperatīvā sabiedrība VAKS. Valmieras stikla šķiedra ierindojās 2. vietā pēc apgrozījuma. Tiesa gan, tās loma eksportā tomēr ir izšķiroša. Kā norāda Luminor banka galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, Valmieras stikla šķiedra ir ne tikai Valmieras nozīmīgākais eksporta uzņēmums, bet specializēto stikla šķiedras audumu ražošanā viens no vadošajiem uzņēmumiem pasaulē. Valmieras uzņēmuma rezultāti ir kā pilsētas saimniecības spogulis. Te tiek sasniegti statistikas rādītāji, kas Latvijas mērogā ir gandrīz vai izcili. Valmieras iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir augstākais ārpus Rīgas starp valsts pilsētām – 20 800 eiro. Valmierā uzņēmuma saražotā produkcija uz vienu iedzīvotāju sasniedz 3. augstāko vērtību starp valsts pilsētām – 24 000 eiro. Arī bezdarba līmenis ir viens no zemākajiem valstī – tikai 3,5%. Lielu lomu šajos panākumos spēlē arī investīcijas. Pēdējos 5 gados Valmieras novadā piesaistītas investīcijas 11 miljonu apmērā uz 1000 iedzīvotājiem. Šajā ziņā Valmiera apsteidz pat Rīgu un ieņem 1. vietu Latvijā. Valmieras novada iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju sasniedz 14 000 eiro, kas Latvijas novadu starpā to ierindo 4. vietā, ja neskaita dažus nelielos Pierīgas novadus. Tomēr Baltijas mērogā Valmieras novads ieņem tikai dalītu 19. 20. vietu ar Telšu apriņķi, palaižot priekšā vairumu Igaunijas novadu un Lietuvas lielāko pilsētu Viļņas, Kauņas, Klaipēdas, Paņevēžas un Šauļu apriņķus. Šī statistika gan vairāk liecina par Latvijas ekonomikas konkurētspēju kopumā. Novads, kas valsts mērogā ir pirmrindniekos, Baltijas līmenī ir tikai vidusmērs. Pētot Latvijas mērogā teicamos Valmieras rādītājus, svarīgi saprast, kā pilsētē tas izdevies. Kāpēc tieši Valmiera, kas nav starp lielākajām Latvijas valsts pilsētām, ir spējusi būt sekmīgāka par citiem? Vai ir kāda veiksmes recepte, no kā būtu iespējams mācīties pārējām Latvijas valsts pilsētām? Labā ziņa, ka šāda veiksmes recepte tiešām pastāv. Sliktā ziņa, to vairs nebūs iespējams atkārtot, ja vien citu pašvaldību rīcībā nenonāks laika mašīna. Pēteris Strautiņš stāsta, ka 90. gadu sākumā Valmieras vietējā elite pieņēma lēmumu saglabāt padomju laika rūpniecisko mantojumu, modernizējot un integrējot to jaunajā ekonomikas modelī. Atšķirībā no citām Latvijas pilsētām, kur rūpnīcas tika slēgtas, Valmiera izvēlējās citu ceļu un šodien bauda šīs tālredzīgās pieejas sekas. Valmieras ekonomikai ir raksturīgi uzņēmumi ar vērtīgiem produktiem un prasmēm, kuru saknes meklējams padomju laikā vai pat vēl senāk. Piemēram, vienīgais padomju laika uzņēmums, kas nav izdzīvojis, bija Valmieras gaļas kombināts, kas savu darbību beidza globālās finanšu krīzes laikā. Pārējie uzņēmumi ir modernizēti un veiksmīgi integrēti mūsdienu tirgū. Var secināt, ka Valmiera 90. gadu sākumā gāja apmēram to pašu ceļu, kas saskaņā ar Tartu universitātes profesora Lenno Ūskulas bilancē šā gada jūnija numurā stāstīto, tika izvēlēts Igaunijā. Arī tur padomju rūpnieciskais mantojums netika norakstīts, bet gan maksimāli saglabāts, kam palīdzēja arī Somijas investoru ienākšana. To, ka Valmieras ekonomika atrodas uz augstāka plauktiņa nekā citu Latvijas valsts pilsētu saimniecības, apliecina arī fakts, ka Valmiera saskars ar saviem jau nākamās pakāpes izaicinājumiem. Kamēr vairumā pārējo pilsētu, izņemot tās, kuras atrodas tiešā Rīgas tūmā, primāri nāks domāt par to, kā veicināt jaunu darba vietu rašanos, Valmierā viens no galvenajiem risināmajiem jautājumiem un tālāku attīstību ierobežojošajiem faktoriem ir pretējs.
darba spēka trūkums. Gan bezdarba līmenis, gan bez darba esošo sastāvs norāda, ka Valmieras novadā aktuālāks ir nevis bezdarbs, bet gan darba spēka nepietiekamība, secināts Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā. Valmieras uzņēmumi vietējos studentus izķerot jau pirmajos kursos, bilancei apgalvo novada dome. Cieši saistīta ar darbinieku trūkumu ir dzīvojamā fonda nepietiekamība, kuru pašvaldība definē kā vienu no svarīgākajiem attīstības izaicinājumiem. Tāpēc Valmiera izceļas ar pašvaldības subsidētu dzīvokļu īres namu būvniecību, kas ir citur Latvijā gandrīz nenovērojams fenomens. Pilotu projekts ar 150 dzīvokļiem tika pabeigts 2018. gadā. Tas esot sev pilnībā pierādījis, un šogad jau ar valsts atbalstu uzsākta vēl 120 zemes īres maksas daudzdzīvokļu māju būvniecību. Tas liecina, ka Valmiera darba spēku trūkumu cenšas risināt, piesaistot darbiniekus ne tikai no tuvākās apkārtnes ikdienas svārsta migrācijas areāla, no tā Valmierā ikdienu ierodoties 7000 nodarbināto, bet arī krietni plašākas teritorijas. Valmieras novada dome apstiprina, ka pašvaldība ir ieinteresēta piesaistīt iedzīvotājus kā darbinieks no attālākiem Latvijas reģioniem. Bet mērķis nav visus iedzīvotājus piesaistīt tikai Valmieras pilsētai, bet gan veicināt arī visa novada apdzīvotību. Valmieras novada ilgtermiņa stratēģijā, kā ekonomikas tālākie attīstības virzieni, bieži pieminēta viedās specializācijas un aprits ekonomikas nozaru attīstības nepieciešamība, kā arī zaļā kursa sniegtās iespējas. Tas liecina par Valmieras nodomu mērķēt uz tuvākās nākotnes ticamākajiem trendiem. Bet vai aiz šīm frāzēm slēpjas kas konkrētāks, gan prioritāšu, gan jau paveikto iestrāžu ziņā? Izrādās, ka slēpjas gan. Valmiera patlaban prioritāri attīstot divus jaunus specifiskus ekonomikas virzienus – militāro ražošanu un biorafinēšanu. Biorafinēšana Latvijā ir jauna nozare, un Valmierā tā attīstās sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Izmantojot vidzemes reģiona resursus, kā koksni un graudus, Valmierā tiek stiprināts vietējais kokrūpniecības sektors, kurā ietilpst gan moduļēku, gan mēbeļu ražošana. Vienlaikus tiek atbalstīti arī citi virzieni, kur tradicionāliem resursiem piešķirta jauna vērtība, veidojot inovatīvas izejvielas ar plašu pielietojumu, no kosmētikas līdz pat bioasfalta ražošanai, skaidro Valmieras pašvaldība. Nobeiguma vietā rodas vilinājums secināt, ka Valmiera ir labā nozīmē visigauniskākā Latvijas valsts pilsēta, ko iezīmē 90. gados saglabātā rūpniecība, apjomīgā investīcija piesaiste, mūsdienīgāks skatījums izglītības jomā un rūpīgāki centieni tās integrēšanā uzņēmējdarbībā, kā arī konkrēts strateģiskais tālākas attīstības redzējums un pats galvenais – reāla darbība tā īstenošanā. Atbilstoši ir arī rezultāti. Vienlaikus gan svarīgi pie sasniegtā neapstāties, virzoties uz drosmīgiem tālākiem mērķiem par spīti objektīvajam šķērslim, nelielajam iedzīvotāju skaitam.